Labvakar visiem klātesošajiem un tiem, kas arī mūs vēro tiešraidē. Ir liels prieks tik kuplā skaitā visus klātienē redzēt. Es pārstāvu Dzirciem un Iļciem apkaimi biedrību. Un mums ir liels prieks šovakar šeit sveikt Juriju Pervoščikovu, šeit Rakstniecības un mūzikas muzeja telpā, ar lekciju par Iļļu ciemu kinoteātru vēsturi. Un jāsaka, arī šai lekcijai ir sava tāda priekšvēsture, jo mums šķita, ka zinot, ka Jurijs Pervoščikovs ir mūsu kaimiņš, dzīvo šajā apkaimē, un zinot viņa interesi par kinoteātriem, un to, ka mums Iļļu ciemā ir arī interesanti un sena vēsture, mums šķita, ka te kaut kas varētu sanākt. Un tad pirmo reizi mēs viņam zvanījām pirms 2 gadiem. Viņš teica, ka viņam interesētu pastāstīt šādu lekciju, bet viņš ir ļoti aizņemts. Un tad mēs turpinājām sazvanīties gandrīz 2 gadu garumā, un beidzot viņš ir šeit. Tā kā sveicam ar aplausiem, un noteikti būs interesanti. Labvakar, cienījamies dāmas un godātie kungi. Šodien es pastāstīšu, ko es noskaidroju par Iļļu ciema kinoteātru vēsturi. Tā ir mana pirmā vispār lekcija, kura saistīta ar vēstures jautājumiem, jo līdz šim es kā epidemiologs vairāk runāju par epidemiologiskiem, medicīniskiem jautājumiem, un tāpēc man tādas pieredzes nav, tāpēc lūdzu bargi nesodīt, ja kaut kas šita nav, tiešām nav medicīniska tēma, bet tā tēma, kura man ļoti interesē. Vispār ar kinoteātru vēstures pētījumiem es sāku nodarboties 2004. gadā, un tā kā man saka interesēt, kur tie kinoteātri pazuda, jo bērnībā gandrīz visus apstaigāja, visus kinoteātrs Rīgā. Varbūt kāds viens otrs izņēmums. Mēs redzējām skolas gadus, redzējām, kā kaut kur kādu franču filmu interesantu rāda, un tad tur arī reiz bija nepieciešams doties, neraugoties uz attālumiem, tikai lai paskatītos kaut ko tādu. Es tagad, protams, nožēloju, ka man nebija fotokāmeras toreiz, lai kaut ko tādu nofotografētu priekš vēstures, tāpēc es uzskatu, ka katram no mums ir tagad iespēja priekš vēstures kaut ko fiksēt, tādu interesantu, jo pēc 20-30 gadiem tas patiešām būs, tās bildes būs ļoti vērtīgas. Jā, un tad toreiz 2004. gadā es dodos tāda ceļojumā, lai piefiksētu vismaz kinoteātrus, kuras bija minētas avīzēs un afišas mana bērnībā, bet pēkšņi vecas avīzes es konstatēju, ka ir daudz kaut kas cits, kas padomju laika vēl vairs nebija. Un sāku pētīt sīkāk, detalizētāk vecas adrešu grāmatas, vecas avīzēs, un galu galā pēc tam jau dodas uz arhīvu, valsts arhīvu, lai sameklētu informāciju. Un man sākumā bija tāda tendence, es biju domājis, ka mana dzīve izdosies sagatavot par katru kinoteātru grāmatu, par saviem līdzekļiem es izdevu grāmatu, tādu nelielu tirāžu, metiens kaut kādi bija 100 eksemplāri, kaut kādi 1000. Jā, un vēl vienu te bija grāmata par kinoteātru Lačplēsis, un viena grāmata bija par kinoteātru, kas padomju laika saucas Komjaunietnieks, bija AT. Pēc tam es arī kaut kādi 100 eksemplāri, tagad viņi jau nekur nav pieejami. Un vēlāk mēs arī sadraudzējāmies ar Zigmaru Jauju un Anitu Užulnieci, tādiem pazīstamiem cilvēkiem, un mēs sagatavojam tādu pārskatu atkal par padomju laika Rīgā esošajiem kinoteātriem. Te ir pilns stāsts par visiem kinoteātriem ar bildēm. Šita grāmata bija izdota ar Jumovas izdevniecību, bija pieejama veikalos, nezinu tagad vai pieejama vai nav, bet šeit arī tikai kaut kādi, 30%, varbūt 20% no visiem kinoteātriem, kas kādreiz bija Rīga. Un man arī liels paldies, protams, biedrībai par šo ielūgumu. Es tiešām 2 gadus nevarēju neko tādu darīt, tāpēc, ka bija pat
5 gadus nevarēju, tāpēc, ka bija Covid un citas lietas, kuras bija daudz svarīgākas un kas aizņēma visu brīvu laiku, brīvdienas un arī atvaļinājuma laiks bija ar tam veltīts. Bet tagad, tiešām es sarasījos un tā kā tieši par ilgucējiem kinoteātriem es sagatavoju tādu informāciju. Pirmam kārtam mēs varam paskatīties uz to, kas šeit bija pirms 100 gadiem, 20. gadsimta sākumā. Uz šīs kartes mēs redzam ļoti daudz tādi sarkanie punkti. Tie apzīmē pārsvarā to, ka tur bija ražotnes, diezgan lielas ražotnes. Piemēram, mēs varam redzēt kuku Zagitāvu šeit, Viļņas austuves fabrika tekstils, vispār tā bija milzīga, tur strādāja toreiz 800 darbinieki, 800 strādnieki, un tādu strādnieku daudzumu, viņiem vajadzētu bija arī kaut kur dzīvot, un arī vajadzētu bija arī mazliet ne tikai strādāt, bet arī baudīt dzīvi. Un kas viņam bija piedāvāts, tie bija kaut kādi restorāni, tādi šeit izskatās tie skati no Ilgucējuma, no Dzegus kalna, piemēram, šeit mēs redzam, ka aiz šīs mājas tagad ir 5. tramvaja gala pietura, šeit ir cementa fabrika, tur tālāk mazliet šita ēka tagad vairs nepastāv, kad paplašināja Buļas ielu 30. gadus, tā bija nojaukta pie tā apļa, Buļu iela apļa. Apmēram tā dzīvoja tie cilvēki un kaut ko, protams, avīzes, bija pieejamas, pieejami koncerti dažādi, ko mēs arī šeit varēsim redzēt, bet tā kinematografiska dzīve noritēja Rīgas centra pārsvarā toreiz, un tur, protams, varēja aizbraukt, un pirmais kinoseāns Latvijā un Rīgā ir bijis 1896. gadā Kaļķu ielā, tas būs atsevišķs tas, kadreiz varbūt, to mēs arī riktīgi izpētījām, bet šeit vēlāk parādījās arī savi kinoteātri. Un tad par pirmo kinoteātru runājot, es, protams, nevaru garantēt uz 100%, ka šitais ir pirmais, iespējams, ka bija arī, bet tas ir pirmais, ko mēs varam atrast avotos, informācijas avotos periodikā. Un šeit ir stāstīts par to, ka viens kinematografs, kurš bija Rīgas centrā, es tūlīt viņu parādīšu, kā viņš izskaties, atverā savu filiāli šeit Ilgucējumā. Šeit ir stāsts par 907. gadu. 907. gads un minēts arī pat adrese norādīta. Adrese ir Daugavgrīvas iela 28. Protams, tagad numerācija ir mainījusies, un šeit tas, kas bija 28. tas būs 70. māja Daugavgrīvas ielā. Un šeit arī karte. Un mēs varam atrast uz šīs kartes, kur mēs pašreiz esam. Pulka ielā, šeit ir kapi, tā ir slēgti, jau toreiz jau bija pagājušā gadsimta. Tā ir Dzeguškalna daļa, kurā tuvāk pie mums, tepat blakus. Un Daugavgrīvas iela šeit arī redzama, maz gabaliņš. Un tad, izmantojot dažādus avotus, mēs varam salīdzināt to adresi pēc vecām adrešu grāmatām, mēs varam atrast, kurā zemes gabalā bija šīs kinoteātrs. Un izrādās, ka numurs 28 bija piešķirt zemes gabalam ar numuru 109. Un uz kartes, kur ir kadastra karte, šeit ir redzams katrs zemes gabals Rīgā, mēs varam toreiz tie kadastra numuri, starp citu, gandrīz ka saglabājas līdz šai dienai, drusciņi modificēta veida. Mēs varam redzēt, ka šeit ir bija zemes gabals, kurš piederējis Straupmaņa kungam. Un viņš, te ir arī tā bilde, kuru es nofotografēju, kā tagad izskatās šī vieta 70. mājā. Bet te
te ir sakumas tas par to kinoteātri, kurš atvera šo filiāli. Šeit ir redzams, kā kinoteātru sauca Mon Repos. Mon Repos ir no franču valodas ir mans miers. Un šis viens no pirmajiem Rīgas kinoteātriem atrodas Krišjāņa Barona ielā 6. Šeit ir tā bilde no kreisas puses Vermaņa parks, šeit ir Mērķeļa ielā un Krišjāņa Barona iela. Tur tālāk arī redzams Rīgas cirka ēka, un tā stūrā māja ir tieši tā māja, kur bija viens no pirmajiem Rīgas tādiem pazīstamiem kinoteātriem. Grūti iedomāties, jo es atceros bērnību, tur bija pārtikas veikals pirmajā stāvā, tur vienmēr bija garšīgas sūlas tur tālāk aiziet, bet interjers bija diezgan tāds iespaidīgs, kas atgādināja, ka kādreiz iespējams, ka šeit nebija pārtikas veikals, bija kaut kas cits. Jā, un tieši tas viss attaisnojas. Mēs redzam vecajos arhīva dokumentos par to, ka tur bija šis interjers bija izveidots tieši kinoteātram, kinematografam. Un tas elektroteātris, viens no nosaukumiem, dažreiz izmantoja vārdu kinoteātris, dažreiz izmantoja elektroteātris, tāpēc, kā tur viss šī mašīna bija iedarbināta ar elektrību, kura radīja filmas. Un interesanti, ka vecajās avīzes mēs redzam arī sludinājumus. Mēs varam zināt, ko tieši pagājušā gadsimta sākumā radīja Rīgas iedzīvotājiem. Te ir interesanta programma, kura diezgan pārdomāta, ļoti īsas filmas. Varbūt stundas laika varēja parādīt 5-6 filmiņas, ļoti īsas. Un šeit ir, piemēram, dienestneces mantojumus, rakstīs komiskas bildes, pret savu gribu piedzerīs. Nu jā, tas rakstīs, ka tā ir ļoti tāda kā arī komiska filmiņa, bildes komiskas un tā tālāk. Arī tragēdijas, arī kaut kādas drāma tur redzams. Tad cilvēks, kurš ir atnācis uz tādu seansu, viņš varēja pasmēties, var paraudāt, un arī beigas var arī paskatīties panorāmu. Panorāma ir tādas kā diafilmā, skati no citām valstīm, ko toreiz cilvēki nevarēja aizbraukt, nevarēja neko redzēt. Viņi baudīja citu valstu skaistumu un kādus pieminekļus, kalnus un visu kaut ko caur to panorāmu. Un tur tie slaidi bija arī pavadīti ar komentāriem. Un to sauc arī par panorāmu. Un tas bija diezgan populārs, televīzijas nebija, un visi gribēja kaut ko tādu redzēt, kā cilvēki dzīvo citas valstis. Nu jā, un tad šeit ir interesanti bija arī atrast to, ka kinoteātra īpašniece ir augsta ranga ierēdņa sieva, kuru sauca Marija Blaščuka. Mēs šo dāmu vēl redzēsim. Šeit ir tā bilde, kā viņa izskaties no vecas pases. Tā bilde arī interesanti. Vienmēr interesanti atrast ne tikai to kinoteātru, kā viņš izskaties, bet arī kurš bija īpašnieks. Un ar ko viņš nodarbojas, un kāds šim īpašniekam ir sevišķi interesanti, kāds bija liktenis, ko nevienmēr var izsekot. Nu, tad Mon Repos kinoteātris, tā galvenā ēka Rīgas centra. Es nezinu, tur varbūt nav tik labi. Te atkal no arhīvā dokuments, tā ir tā stūra māja. Mēs te varam redzēt lēja Krišjāņa Barona iela un Mērķeļa iela. Un ieiet no stūra, tur durvis, kur tagad viņš arī atrodas, un uzgaidāmā telpa šeit arī iekšā atrodas, un pats kinoteātrs, kuram bija 163 skatītāju vietas. Nu, tāds nevar teikt, ka viņš ir ļoti liels. Es nezinu, cik tagad mums šeit ir vietas, varbūt arī kaut kur pie 100, nezinu, tādas zāles bija. Un šeit ir vēl viens no reklāmas gabals. Radīja
šajā reklāmā vai sludinājumā var redzēt, ka viena no filmiņām ir Inkvizīcija Spānijā, kura atstāja stipru iespaidu un nervozus lūdzam neapmeklēt šo priekšnesumu. Protams, neviens negribēja uzskatīt sevi par to, ka viņam ir novājināta nervu sistēma, un tad bija interesanti. Droši vien tā sākas arī šitas šausmu filmās, trileri dažādi, tie bija īsi, un kaut kas tur bija tāds nofilmēts. Un tālāk atgriezīsimies uz Ilgucēmu un mēģināsim saprast. Jo iepriekšējā bilde mēs redzējām, ka tur tagad ir tāda 3-stāvu māja, un vai tur varēja būt vispār kinematografs. Nevarēja, tāpēc, ka māja ir celta 14. gada Daugavgrīvas 70. adresē, bet kinoseansi bija 7. gada, pirms 7 gadiem. Un atkal arhīvā mēs varam dabūt informāciju par visu būvniecību katram zemes gabalam, un tie projekti diezgan interesanti, viņi mainas, viņi pilnveidojas, kaut ko būvē, kaut ko nojauc, un šeit ir tieši stāsts par 902. gadu, un šajā zemes gabalā arhitekts Edmunds von Trampovskis, viņš ir ļoti pazīstams, bet arī pazīstamie arhitekti bieži vien taisīja kaut ko tādus diezgan nelielu un diezgan nenozīmīgu. Droši vien, ka pasūtījumi bija dažādi, un šeit ir stāsts par to, ka šķūnis bija sabūvēts. Un šis šķūnis bija ar burtu A atzīmēts Daugavgrīvas iela, un ar burtu A šis šķūnis. Un viņš izskatījās, ka plāns ir tāds, un jumts ir 2 skatu jumts, un arī kaut kādi pat elementi, dekoratīvi elementi ir pamanāmi uz fasādes. Tāds šķūnis ir sataisīts, un droši vien, ka viņš bija sataisīts kaut kādam citam vajadzībam, bet visticamāk tieši 7. gadā Marija, kuru mēs jau redzējām šeit, vienojas ar zemes gabala īpašnieku, ar šī šķūņa īpašnieku par to, ka viņa te izveidos tādu savu filiāli. Šī vieta mums patiešām netālu, kaut kādi 200 metri, tikai uz Daugavgrīvas ielu vaistu aiziet, un var apskatīties, bet mēs tur neko tagad neatradīsim. Mēs atradīsim tur šo Daugavgrīvas iela 70 māju, 3-stāvu, un faktiski šis kinematografs, viņš vēl bija laika, kad šī māja bija uzbūvēta, un viņš pastāvēja vēl kādu laiku, bet bija nojaukts droši vien kaut kur varbūt Pirmā pasaules kara gados, tāpēc, ka nepieciešams bija koks, lai kurinātu, malka bija nepieciešama varbūt tā, bet jau 20. gadus šīs šķūnis vairs nepastāvēja, bet viņš atrodas, viņam tā vieta bija pa kreisi uz šīs bildes, un šeit viņam faktiski mēs tagad ir šī vieta ir tā vieta, kuru mēs varam nosaukt par to vietu, kur Ilgucēma iedzīvotāji pirmo reizi, vismaz pēc informācijas, kura ir pieejama, redzēja kustīgas bildes kinematografam. Tālāk mēs šeit es sagatavoju šo materiālu tā, kā būtu ekskursija, virtuāla. Mēs varam pārvietoties no vietas uz vietu. Ja būtu citi labs laiks, kadreiz varbūt mēs varam arī apsteigāt šīs vietas, bet mēs virzīsim uz priekšu virtuāli. Tur pirmais sludinājums bija par to, ka pirmais kinoseans Ilgucēmā noticis jūnijā, bet jau augusta sludinājumā mēs redzam, ka adresi vairs nenosauc. Nav tā 28. vai šodien 70. ka šeit raksta par to, ka tas atrodas, atkal turpinās rādīt filmas, bet turpinātu darīt netālu no Ilgucēma tirgus, bet kur tas varētu būt? Jūs zināt, kur bija Ilgucēma tirgus? Viņš bija... Domāju, ka tas varētu būt Rīgas tekstilu klubs. Tagad jums vaistu, man liekas, ka būs jādod kāda arī balva, jo manas domas gājiens ir līdzīgs. Tūlīt mēs tur pārvietosimies. Šis tirgus bija diezgan pazīstams. Viņš bija liels un viņš bija izveidots 19. gadsimta beigas.
šeit ir skats no Tvaikaņu ielas uz to Rīgas tekstils. Tur tālāk. Un šeit ir arī redzams pat tramvājs. Man liekas, ka tur mazliet var paskatīt un redzēt tramvāju, jo tā ir gala pietura 5. tramvājam. Un tirgus bija diezgan tāds liels, pamatīgs, un Tvaikaņu ielā bija savienota, diezgan laba bija savienota ar Zundu, un tur bija piestatne, tur arī tie kuģiši kustējas un cilvēki pārvietojas, un šeit arī veda diezgan daudz ko pārdot uz šo tirgu. Un tad mēs varēsim tālāk šeit šīs pirmā un otrā bilde 1880. gads, un tirgus jau izveidots, un vairs bija kaut kur arī kaut kādu paviljonu taisīt, un šis paviljons bija stūri sataisīt krustojumā Daugavpils ielā un Tvaikaņu ielā. Un to, kā viņš izskaties, pirmais tirdzniecības paviljons arī šeit var redzēt. Tā nav bilde, bet tā ir skice, tas ir projekts. Un ko es tagad tālāk darīju? Protams, tas norādījums par to, kā kinematografs bija kaut kur netālu no tirgus, vairs bija pārbaudīt diezgan daudz ko. Es pārbaudīju katru zemes gabalu, kas netālu no tirgus. Protams, tā otrā puse, kur bija stikla fabrika un citas fabrikas, tas nebija mērķis, pārbaudīt. Droši vien kaut kur tā ražotne tur nevarētu būt kinematografs, bet pārbaudot vienu pēc otras 21, 20, 55 zemes gabalu, 54, pēkšņi 53 zemes gabals izrādījās diezgan interesants. Un kāpēc? Tāpēc, ka pirmais. Tur bija Henriha Stromberga zemes gabals, un pēkšņi viņš 1890. gadā izdomāja, ka vajadzētu. Te ir redzamas ēkas, kuras bija dzīvojama ēka, kaut kādas paliktelpas, saimnieciskas ēkas. Viņš izdomāja izveidot savā zemes gabalā šo mūzikas estrādi. Sagatavots bija projekts, un tā estrāde izskatījās tā. Protams, ir skaidrs, ka tur ir tirgus, tur daudz cilvēku, un cilvēkiem grib kaut ko baudīt kultūru, un viņam bija pavisam netālu, un tirgus varēja aiziet šeit un paklausīties arī to mūziku, kuru varēja piedāvāt toreiz. Tas bija pirmais, par ko es pamanīju. Tālāk šīs zemes gabals bija pārpirkts, viņam jaunais īpašnieks bija Friedrichs Šindlers. Un šis ir diezgan pazīstams cilvēks, tāpēc, ka viņš bija Šampētera alus darītavas īpašnieks. Un tad katram alus darītavas īpašniekam vajadzētu bija arī kaut kādu savu māju celt, un arī celt restorānu, kur viņš varētu jau tieši piedāvāt arī savu produkciju pārdot. Un šeit ir 19. gads, un pēc arhitekta Oskara Bāra, arī diezgan pazīstams arhitekts, bija izbūvēta ēka. Ēka bija, izskaties tā, bet ēka bija ne tikai dzīvojama, bet arī ar restorānu. Un šis restorāns ir redzams tālāk ar burtu V, dzeltenais tāds, šī restorāna telpa, un šeit arī redzams, ka tā ir pietiekami liela. Arī tādi dekoratīvi elementi ir redzami fasādes tai daļai, ekas daļai. Tā kā izskatās, ka tur bija tāds rīktīgs restorāns ar diezgan lielu telpu. Tālāk, labi, restorāns ir restorāns, bet restorānas, tāda veida telpas ļoti bieži arī iepriekšējos gadus, pagājušā gadsimta sākumā bija piedāvātas tieši kinematografa izrādēm. Un dažreiz bija izdevīgāk rādīt filmas, nekā nodarboties ar kaut kādu virtuve un pārtikas pagatavošanu, apmeklētāju apkalpošanu, jo tie kinoteātri iedeva lielāku peļņu, īpaši, ja nebija konkurentu. Tātad domas gājiens ir tāds, ka ļoti iespējams, ka tālāk šīs filmas izrādīja tieši šajā ēkā.
noteikti kādu, ne visu laiku, bet kādu īsu laiku. Doma pastiprina vēl tālākie pētījumi. Varam redzēt, ka tieši šajā adrese 24. gada bija tekstila klubs, un te ir jautrības vakars, varietē, priekšnesumiem un dējas bija tur piedāvātas apmeklētājiem, bet 29. gadā mēs redzam, ka tieši Rīgas tekstils fabrikas akciju sabiedrības direktors vērsies pie pilsētas būvinspekcijas, lai tie apskatītu telpu, kluba telpu un dotu secinājumu, ka telpa ir derīga kluba vajadzībām, jo visiem šiem pasākumiem bija nepieciešami papīri, lai policija neatnāktu un nesodītu par neatļautu darbību. Un tāda droši, varam saprast, ka tur tāda atļauja bija saņemta. Un klubs turpināja. Interesanti, ka klubam bija nosaukums mūsu ierēģņu biedrības klubs. Jā. Klubs turpināja savu darbu turpmākajos gadus. Šeit ir kā piemērs, piemēram, 38. gadā bija Lūga izrāde un Ziverta drāmā, partizāni, un šeit to viesojas Ilgucēma Dēles teātra mazais ansamblis. Un tepat var redzēt, ko redzēja toreiz iedzīvotāji, Ilgucēma iedzīvotāji apmeklējot šo Lūgu. Tā forši bija vieku, kur arī baudīt kultūru. Bet tālāk, Lūgas un visi tie varietē kluba darbības, tā ir viena lieta. Bet šeit vēl viens dokuments, kad atkal direkcija vēršas tieši starp citu vācu evangeliskas, ļuteriskas baznīcas draudžu kaut kopienas versijas atkal pie būv inspekcijas, lai saņemtu atļauju uz kinematografa izrādi. Viņi gribēja rādīt filmu Mārtiņš Luters. Un rezultātā droši vien, ka dabūja šo atļauju. Te ir arī interesanti par to, ka minēts, ka izglītības ministrijā pārbaudīja šo filmu kinocenzūrā un dota atļauja šīs filmas radīšanai ar numuru 6598. Visas filmas, visas grāmatas, visas avīzes tradicionāli bija pakļautas arī cenzūrai, lai nebūtu kaut kas tāds, kas varētu kaitīt sabiedrībai un tikumiem, varbūt kaut kādam tādam lietam. Jā, un turklāt interesanta informācija, ka šajā klubā bija 200 personas sēdvietas, 220, un arī bija kaut kāda veranda, kur varēja arī sēdēt 270 citi cilvēki. Tāds klubs ir bijis, un tagad šī kluba vieta, mēs redzam šo monstru atkal. Tā ēka bija nojaukta, bet klubs bija pārvietojies kaut kur citur. Sapratu, varbūt pie Baltas ielas. Jā, varbūt kungs varētu kaut ko pateikt par šo klubu. Divas mājas te nojausa. Jā, šeit bija divas mājas un diezgan līdzīgas šai ēkai, pēc izskata vēsturiskas. Klubs pēc tam bija kaut kur tālāk pārvietojies. Sienas sakritīja, šitas te bija akmens siena. Tad klubs tieši blakus. Tad gadā viņa restaurēja. Tieši tā, redzēt, cik ir interesanti paskatīties, kas, šis monstrs, protams, nav tik smuks, kā bija tāds vēsturiskas ēkas, bet, ražošanā arī prasīja jaunas telpas. Tālāk mēs pēc kartes mēs varam no šī 53. zemes gabala pārvietoties uz Līlijas ielu un zemes gabals. Nākamais būs
ar numuru 26. Tātad mēs bijām te, 53. te, un tad mēs pārvietosimies uz Līlijas ielu 26. Šis zemes gabals ar diviem faktiski numuriem, tāpēc, ka no vienas puses viņš robežojas ar Līlijas ielu, no otras puses ar Grodņas ielu. Un viņam numerācija bija pēc Grodņas ielas numerācijas. Un ko mēs te varam redzēt tagad? Nu, neko, īpaši jaunas mājas un tā, kā kāds koks aug, un šķiet, ka nekas neliecina par to, ka te vispār kaut kas bija iepriekšējos gadus, bet vēsture ir vēsture, un vēsturiskie arhīvi mums dod iespēju paskatīties savādāk uz šo zemes gabalu, kas patiešām bija pirms 100 gadiem. Un tieši te bija riktīgs kinematografs. 910. gads projekts, un īpašnieks šim kinematografam bija Rudolfs Halske. Ļoti pazīstams cilvēks toreiz kinematografā, viņš ir inženieris, viņš ir vācietis, un tad redzēt, agrāk Līlijas ielā nosaukums bija Emmas ielā. Tāpēc šeit rakstīts Emmas ielā, un šis nezinu, kā to nosaukt, dirižablis, kaut kāds izskatās pēc formas, bet šeit rakstīts, ka tas ir tieši teātris, kinematogrāfiskais teātris. Un šim kinematografa teātrim projektu taisīja inženieris Vladimirs Dedunīgs. Viņš ir arī diezgan pazīstams arhitekts. Viņš taisīja projektus daudziem kinematografiem un kaut kur pirms Pirmā pasaules karā pārvietojas uz Igauniju, kur turpināja savu darbību. Bet šis teātris vai šis kinematografs pēc šiem projektiem neizskatās, kā būtu stacionārs. Viņš drīzāk atgādināja tādu pārvietojumu sezonas kinoteātri. Te ir dzels metāliskas konstrukcijas, un visticamāk, ka viņš bija pārklāts ar kaut kādiem audu materiālu. Viņš bija izlaicīgs, bet viņš izskaties tā diezgan interesanti. Nu, tāds viņš ir bijis, jā, un skatītāju vietas bija diezgan daudz. Kas ir Rudolfs Halske? Viņš izrādās, ka viņš ir ļoti interesants cilvēks. Viņam bija daudz kur tie kinematografija pie Rīgas. Pirmais sludinājums par to, ka viņam bija kinematografs Mitava Jelgavā tagad. Un tur viņam bija ne tikai kinematografs, bet viņam bija tur cirks kopā ar kinematografu, un tur bija labi apmeklēts. Otrais sludinājums 9. gads norāda uz to, ka Mariengofā Majoras viņam bija kinematografs Royal Bio, karaliskais biografs. Biografs arī bija viens no nosaukumiem, bija kinematografs, biografs, visādi varianti, bet palicis līdz mūsdienai tikai kinematografs. Jā. Viņam bija ļoti labi apmeklēts kinematografs tieši Majoros, un interesanti, ka viņam bija pat elektriskā stacija. Elektriskajā stacijā viņš izveidoja savam kinematografam, bet arī tā deva elektrību daudziem iedzīvotājiem, kas tur dzīvoja. Šis vēl viens kinematografs viņam bija pašā Vecrīgas centrā, Kaļķu iela un Kaliju ielas turī pie teātra Čehova teātrā blakus patiešām. Tāds vēl viens interesants kinematografs viņam. Un vēl ceturtais, ko viņš izbūvēja bez ilgucējuma kinoteātriem, ir tas, kas bija Nometņu ielā 57. Tas ir Nometņu ielas un Talsu ielas turis. Tur tagad tāda ēka diezgan primitīva un tur grūti iedomāties, bet tā ir garā un iespējams, ka tur, es to vēl nepētīju, bet iespējams, ka tur tieši tāda gara piebuvē, iespējams, ka tur arī bija šis kinematografs.
Un kas ir vēl, viņš bija inženieris. Viņš ne tikai radīja filmas, viņš arī uzņēma filmas. Viņš ar kinokameru stāvēja un filmēja visu kaut ko. Un tas bija, un cilvēki, kurus viņš filmēja, arī apmeklējot šo kino izrādi, sevi redzot, viņam bija tāds labs iespējas no šiem seansiem. Un tas filmiņas, kuras Rīga taisīja, nepalika, jo viņas bija izdevīgi pārdot uz ārzemēm. Visas tā filmas, kā mēs redzam, cirkulēja pa pasaulē, un tā kā šeit parādot kādu laiku šo filmu, kur viņš uzņēma, viņš pārdeva uz ārzemēm, un iespējams kaut kādas arhīvas mēs varētu atrast ar Jūrmalas un Rīgas skatiem mūsu filmiņas, bet tas ir, protams, ir grūti tos sameklēt. Šeit vēl viena lieta, ko viņš ir panācis, viņš bija viens no tiem novatoriem, kas izmantoja tehniku, lai cilvēki varēja ne tikai redzēt filmas, bet arī varēja dzirdēt dziesmas un kaut kādus stāstus, ko tur tie aktieri stāsta. Un šim nolūkam bija izmantoti dažāda veida patefoni, viens no variantiem augs, šitais, kas ir redzams šajā Victor augs F-phone. Tātad tur, principā, ja bija kaut kāda muzikāla filmiņa īsā, kaut kāda ārija, piemēram, bija šitā plāte, gramofona plāte, un viņa bija sinhronizēta, zināmā mērā, to, kas bija radīts uz ekrāna, cilvēki varēja dzirdēt, ko dzied šīs mākslinieks, bet bieži vien bija arī problēmas, kad filmas ātrums nesakritā, un tad mūte bija atverta ne tā vieta. Bet, tā saucamā runājoša filma parādījās, mums liekas, ka tas bija 20. 30. gadus, liekas, ka rakstīts 31. gada pirmā runājoša filma bija, bet īstenībā visi tie eksperimenti bija daudz agrāk. Tad atkal atgriežoties uz to Grodņas ielu 10, šeit no vienas puses Grodņas iela un Emas iela, Lilijas iela. Tad ar burtu G droši vien mēs varam redzēt, ka tur bija cita kinematogrāfa ēka, nevis tā, kā bija pirmā bilde pārvietojamā, bet šeit ir stacionārā ēka, koka ēka, par to nav nekādas informācijas es vairs nevaru atrast. Tikai 20. Gada ir akts, kuru būvinspekcija uzrakstīja apmeklējot šo zemes gabalu, un viņi konstatēja, ka kas palika no šī kinematogrāfa, burts G, viegli būvēts kinematogrāfs no koka, jums vietam sagrauts, griezti, grīdas un sienas pa daļai, slāpjas, liela zāļa, grīda stipri sakupojas, tāds vārds tur ir ļoti grūti atšifrēt, bet tāds vārds ir, liela zāle, grīda, jā, un grīdas balķi laikam arī sapuvuši. Mērķis bija šim aktam apskatīt un dot atļauju nojaukt. Un tad varam pieļaut, ka no 20. gada šī ēka vairs nepastāvēja, bet uz fotogrāfijas, uz bildes mēs redzam, ka varbūt te ir kaut kādi pamati, kaut kādi tur ķēģeļi varbūt saglabājas, ja tur paskatīties dziļāk, kas tur ir. Bet tagad ir krūmi un koki, ja, nekas neliecina, ka šeit bija ļoti interesants kinematogrāfs, kurš bija arī ļoti labi apmeklēts. Tālāk mēs varam doties pavisam netālu no šīs vietas, Lilijas ielas tālāk, nākamā ēka, šeit būs numurs 187, blakus esošais zemes gabals, un tagad mūsdienu skats šajā ziemā. Viņš ir bijis tāds. Te mēs redzam divu stāvu ēku, bet atkal tas nebija agrāk. Tur bija kaut kas cits. Un agrāk, pirms 100 gadiem, redzam, ka
Rudolfam Halskiem bija vēl viens kinematografs blakus gabala. Tagad mums ir populāri kinematografi ar vairākam zālēm. Viena zāle, otra zāle, un tur tādi kompleksi ir, kāds Stokmanā kinematografs droši vien, tur vairākas zāles, bet toreiz zāles nebūvēja daudz, bet varēja izbūvēt 2 kinematografus blakus, un tad, ja cilvēks nevarēja tikt uz vienu, tad viņš varēja tikt uz otru. Blakus esošu nevajag bija tālu iet. Un šis kinematografa ēka atzīmēta uz plāna, kur viņa bija, un viņa bija tieši tur, kur tagad tā dzīvojama ēka. Un diezgan skaista bija tā koka ēka. Atkal projektu taisīja Vladimirs Deduniks, kurš vēlāk aizbrauca uz Igauniju, bet ēka, kā redzams, ir diezgan tāda iespaidīga, dekoratīvi noformēta koka ēka, un arī kādu laiku viņa pastāvēja. Un šī jauna esoša ēka, te bija, varat iedomāties, 400 skatītāju vietas. Un bija ne tikai tā zāle, bet bija arī galerija vai kaut kāds balkoniņš, kur arī cilvēki varēja sēdēt. Un, ja jūs pajautās, vai Ilgucēmā ir bijusi paradīze, paradīze ir bijusi, tāpēc, ka kinematografā nosaukums tieši tāds arī bija paradīze. Un, jā, interesants vēl dokuments, kā dabūja elektrību, un pie katra kinematografa bija dzinējs, kurš radīja šo elektrību, un šeit ir stāsts par to, kā viņš gribēja vienu šito dzinēju aizstāt ar lokomobīlu, un tādas arī vajadzētu bija saskaņot visas atļaujas, lai to izdarītu. Protams, arī ugunsdrošības prasības bija diezgan tādas pamatīgas tieši 908. gada pēc ļoti lielā ugunsgrēka viena no Krievijas pilsētām, kur 200 cilvēki nodega kinematografā. Tad uzreiz viss diezgan bija pastiprināts, un visiem kinematografa īpašniekiem 908. gada vajadzētu bija vērsties uz būvinspekciju, lai dabūtu atļaujas, jo līdz 8. gadam tādas prasības nebija. Tāpēc līdz 8. gadam ļoti grūti atrast kaut kādus projektus. Bet tagad tieši no 8. gada mēs varam dabūt ļoti daudz dažādu projektu. Paradīze. Te ir vēl viens tagad pagrieziens. No 7. gada pagāja vēl 7 gadi vai 6 gadi. Viss attīstās, un tagad bija diezgan populāri kinematografā ne tikai filmas rādīt, bet arī uzaicināt kaut kādus aktierus. Šeit ir uzaicināti Kūš Ršā trio, un var saprast, ka ir tas par ekvilibristiem, jeb cilvēkiem ar terauda zobiem. Viņi tā kā var filmas paskatīties, var arī uz tiem ar māksliniekiem, viņi kaut ko tur akrobatisku droši vien rādīja. Un vēl viena iezīmē, ka parādījās tie orķestri diezgan populāri. Pie katra kinematografā darbojas orķestris, un šeit bija arī orķestris, kurā bija Itālijas muziķi. Tas arī bija reklāmas gājiens, vajadzētu bija uzaicināt muziķus no ārzemēs, un arī tas itāļu muzika, tad uzreiz visi nāks uz to kinematografu un baudīs arī muziku. Tas ir. Bet nevienmēr viņš saucas arī par to parādīzi. Kādu laiku mēs varam atrast 14. gads, kā viņam bija atkal tas nosaukums Royal Bio. Tieši tas pats, kad Halski bija majoros. Viņam bija Royal Bio, karaliskais biografs. Citiem vārdiem kinematografs biografs, tas, kas fiksē dzīves notikumus. Šeit ir tā vieta, un atkal nekas neliecina par to, ka kādreiz te bija ļoti labs pamatīgs kinematografs ar 400 sēdvietām. Nākamais punkts mūsu ekskursijā būtu 181. zemes gabals Lilijas ielas un Bēnes ielas stūrī. Un kas ir tagad šeit? Tieši tāds ir
Tur, starp citu, ļoti interesantas mājas, tur Bēnes ielā ir iekšā 50. gadus būvētas, tāds diezgan savdabīgas un arī tādā īpašā stīlā, kad atceros, ka bija rakstīts par to, ka Stalins ir mīris, un uzreiz bija tā, kā bija aizliegums atkal būvēt skaistas ēkas. Mēs zinām, Stalina laika tāds ēkas bija diezgan skaisti dekorētas, pēc tam bija aizliegts, tāpēc, ka uz to dekorāciju aizgāja diezgan daudz resursu, un vajag bija būvēt, un tad viss, pēc tam bija diezgan viendabīgas ēkas. Un šeit ir šīs stūris, ja? Paskatīsimies, kas bija atkal pirms 100 gadiem. Īpašnieks bija tirgotājs Konrads Redlichs. Savā zemes gabalā viņš izbūvēja šādu skaistu ēku, tāds ar tādu arī tornīti stūri. Kāpēc es ievietoju šeit tādu fotogrāfiju? Tas no otras puses, kas ir saglabājies, šita ēka nesaglabājies, bet viņi izskaties droši vien kā apmēram līdzīgi, kas no otras Bēnes ielas puses, tā koka ēka, kuru mēs tagad varam redzēt. Varat iedomāties, ka tieši šajā izskatās, ka tipiska dzīvojama ēka, kur dzīvoja strādnieki, kas strādāja šeit, kur bija kaut kādi arī veikali. Izrādās, ka tur arī bija kinematografs. Viņu sauca Adriana Poli. Adriana Poli ir pilsēta Turcijas. Toreiz bija tāds nosaukums pašreiz Edirne pilsētā. Kāpēc tas nosaukums šim kinematografam? Tāpēc, ka toreiz bija ar turkiem karš ļoti ilgstoši, un tur bija kaut kādi panākumi. Krievijas armija bija arī rakstīts, ka tur arī daudz karavīri bija tieši no Latvijas, kuri tur arī tā kaujas piedalījies. Tas ir aprakstīts vecajās avīzēs. Un droši vien, ka saistībā ar kaut kādiem tur panākumiem karā ar turkiem, šis nosaukums arī bija ievests. 200 skatītāju vietas. Interesanti, ka tai dzīvojamai ēkai starp pirmo un otro stāvu nebija griezti, nebija grīdas. Vienkārši tad caurums tieši, lai izveidotu to zāli. Un ieeja bija no tās tālākas ēkas daļas, un tad redzēt, ka iekšā bija diezgan pamatīgs kinematografs, kas tieši koka dzīvojama ēka bija izveidots. Es nezinu, ko tur domāja tie iemetnieki, kuriem bija tur dzīvokļi blakus, ka tur kaut kāda skaņa, kaut kādi cilvēki visu laiku, bet droši vien, ka nomierinājās ar tādu situāciju. Bet bija nebēda. Notikums ir aizdega 13. gada, un šeit ir, kas ir rakstīts avīzē Redlicha māja. Aizdegšanas notika koka šķūnī, sākas šīs ugunsgrēks, uguns izplatījies uz divstāvu mājām. Ieradušies ugunsdzēsēji nespēja glābt liesmu pārņemtu konstrukciju daļai ūdens trūkuma dēļ. Kopā ar mājām nodegā kinoteātris Adriana Polis, koloniālu preču veikals. Koloniālais preces ir, tagad mēs saucam par bakalēju. Tēja, tur visas putras un visu, ko bakalēja. Ja. Un nodegā arī dzīvojamā māju mantības, bet māja bija arī citas mājas, kas tur bija saimnieciskas, viss bija apdrošināts tādā lielā apdrošināšanas kantori ar nosaukumu Krievijā, un māja bija apdrošināta par 900,000 rubliem. Varam iedomāties, kādas cenas, cik toreiz varēja izmaksāt tādas mājas celtniecībā. Kinoteātris par 3,000 rubliem, tāpēc, ka tur bija aparatūra, kinematografa aparatūra, kura arī bija darga, un tur bija lēntas, kinolēntas, kuras arī nodega. To visu vajag bija kompensēt caur šo apdrošināšanu. Vēl ir 2,000 rubļi citas apdrošināšanas firmas. Viss bija kompensēts.
aizdegšanas cēloņi nav zināmi, bet ir zināms, ka pēc kāda laika Redliks ir vērsies ar atļauju pie būvniecības, ka viņš grib visu to atjaunot, pa jaunu visu izbūvēt, bet šis ieceres nebija piepildījušas un nekas tur nebija vairs atjaunots. Tad neilga dzīve bija šim kinematografam, viņš nodegā un tikai 28. gadā tajā vietā izbūvēja jaunu dzīvojamo ēku. Pēc Indriha Devendrusa, arī ļoti pazīstams arhitekts, projekta tā ēka izskaties šādi, bet pēc tam bija nojaukta un tagad tur 5 stāvu māja, kuru droši vien tie cilvēki, kur tur dzīvo, nezinu, ka tur bija kādreiz arī kinematografs tajā vieta, kur viņam ir dzīvoklis, bet atkal šeit redzam to ēku, kura saglabājas no tiem laikiem, varam iedomāties, kā apmēram tā arī izskaties tā kinematografa ēka. Nākamais mūsu punkts būs 55. zemes gabals tieši pie Dzeguškalna, Embutas ielas. Embutas ielas 12 mājas numurs. Ja mēs tagad tur aiziesim, mēs redzēsim tādu smuku baznīcu, Rīgas Svētā Jazepa Romas katoļu draudzes baznīcu Embutas iela 12. Tā viņa izskatās pašreiz, bet visu laiku tā arī nebija. Rakstnieks Tiesbers, Karlis Tiesbers, rakstīja par savu bērnības gadiem šādi, ka pretim Dzeguškalnam atradas koku būda, viņš nosauca par būdu, kino Zaļā Rītausmā. Sasilgušo sētu greznoja raibas afīšas ar elegantu dāmu un kungu attēliem. Vakarā, kad karstuma dēļ dažkārt atstāja vaļā durvis, tā mēdz būt kinoteātrus, veikls puikā varēja ielavīties kinīti un 5 minūtes vērot filmas, pasakainus brīnumus. Kad noķerā darbinieks aiz apkaples, nograbīs, aizvadīja līdz izejai un ar maigu grudienu iztumsta ārā. Es atceros, bija, kad pirmie Arsenāla filmas rādīja 91. manuprāt, vai 90. gada, arī bija ļoti grūti dabūt biletes. Tur zāles bija pilnas, bet dažas filmas bija tik advancētas un avangardiskas, kā cilvēki pēc 10 minūtēm pameta zāli, un tas durvis palika atverts, un mums ļoti patika visas šitas diezgan avangardiskas filmas. Mēs tur arī tā izmantojam tādu iespēju tikt uz zāli, bet mēs tur jau palikam, tāpēc, ka vietu uzreiz bija ļoti daudz brīvu cilvēki. Ne visi uztverā šos mākslas darbus. Jā. Un tad Embutas iela 12-14 atkal tajā laikā, vecajos laikos, 907. gads, mēs redzam, ka šīs zemes gabals piederēja Elzei Prieks, vāciete. Viņai ieneca prātā, ka vajadzētu taisīt kinematografu. Un šo kinematografu atkal projektēja Indriks Devendrus, ļoti pazīstams arhitekts, bet viņa droši vien pati to nebija izdomājuši, tāpēc, ka šis, tagad redzēsim, kurš bija īpašnieks pirmais, kinematografa Zaļā Rītausmā izskaties šādi. Ja tur tie karogi, tad izskatās smuki. Ja karogu nav, tad uzreiz varbūt nav tik skaisti būtu skaista būtu šī ēka Zaļā. Un pirmā īpašnie atkal mēs redzam to, ko mēs jau bijām redzējuši ar pirmo kinematografu Marija Blaščuka. Tātad viņai tur patika šis biznes, un viņa gribēja kaut ko tādu pamatīgu, nevis kaut kāda šķūni, radīt filmas, nevis restorāna, bet radīt šīs filmas jau
specializētā ēkā. Tāpēc šis kinematografs bija būvēts. Skatītāju skaits 146 cilvēki. Un tā zāle izskatījās šādi. Tur bija paliktelpas, arī kaut kādas, jā. Vēlāk jau otrais īpašnieks šim kinematografam bija Karlis Spirga. Un skatītāju vietu skaits arī apmēram līdzīgs palika. Tas arī bija pirms Pirmā pasaules karā un arī turpinājās. Šis kinematografs bija saglabājies. Man liekas, ka sakarā ar to, ka tie, kas bija Lilijas ielā, vairs nedarbojas, tad šis kinematografs noteikti bija labi apmeklēts. Bet 36. gadā šo ēku nopirka Jānis Grīnbergs, un viņam ienāca prāta pārdevēt šo Zaļā uz Rota. Bija ļoti daudz pretenzijas no būvinspekcijas, ka tur vajag tur remontus taisīt. Viņš tur mēģināja kaut ko izdarīt, bet pēc 2 gadiem, varbūt pat 37. gada, viņš vienkārši slēdza šo kinoteātri. Es sapratīsim tālāk, jo viņam izveidojas netālu viens konkurents, diezgan labs. Jā, tad viņam tas sākums ar to iniciatīvu, ar to kinematografu viņam nepaveicās, bet kas bija tālāk? Tālāk bija viens no projektiem pārbūvēt šo kino ēku par 2 dzīvokļiem. Projekts palika neiztenots. Tālāk šeit ir arī pazīstams slavens Latvijas lidotājs Herberts Cukurs. Viņš izveidoja šeit darbnīcu, lai remontētu lidmašīnas, netālu Spilves lidlauks un arī detaļas. Te pat var redzēt, ka 40. gadā viņš piekritis, ka šim projektam viss ir kārtībā, ka viņam tur ir tā darbnīca. Šeit ir arī viņš pats uz bildes, kad viņš apmeklēja 33. gadā aizlidoja pirmo reizi uz Gambiju, kā viņš izskatās. Jā, bet viņam kaut bija 40. gads jau vasarā. Tur tā inspekcija apmeklēja vairākas reizes, lai paskatītos, vai tur ir kārtība, vai tur visas normas ir ievērotas, un aktus rakstīja, ka neviens tur nesagaida un vispār nevar apskatīties, kas tur ir iekšā. Ar to arī šis stāsts ir beidzies par to darbnīcu. Un kādu laiku tur nekā nebija, bet 43. gadā Vācijas uzņēmums Nekustamie īpašumi, kas bija Rīgas centra doma laukumā, kurš noteikti pārvaldīja visu jaunu būvniecību Latvijā. Šeit ir tā kā piekritis šim projektam taisīt pagaidu kapelu, kura izskatījās šādi. Bet kapelas un saglabājas līdz pat 86. gadam, kad atkal tā svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcai droši vien, ka parādījās arī nauda, un viņi šo kapelu pārveidoja pakāpeniski uz to baznīcu. Tie ir no ķieģeļiem būvēta māja, bija būvēta apkārt vecai koka ēkai, un pēc tam, kad sienas bija un jums bija izbūvēts, tad to koka ēku iznesa, demontēja. Un šis projekts beidzies ar 92. gadu, un baznīca bija būvēta, un to mēs arī varam tagad redzēt, ka viņa smuki izskatās tieši šajā Embutas ielā. Nākamais punkts, mums palika 3 punkti. Nākamais punkts būs Dagmaras ielā, 128. zemes gabals. Šis ir atkal Dagmaras ielā 6, manuprāt. Ja mēs tur visi zinām, kas tas ir to, ko mēs varam jau atcerēties. Iepriekšējos kinematografus mēs nevaram atcerēties, bet šitu mēs varam atcerēties. Dzintarpils, jā, izskatās šādi. Bet tas stāsts par Dzintarpilu sācies 35. gada.
šim lielajam zemes gabalam īpašnieks bija Ansis Cinis. Viņš ir Zolītūdes brīvprātīgas uguns drošības biedrības priekšnieks. Tad viņam ienāca prātā, viņam bija ļoti daudz un tā ļoti smuka arī no silikātu ķēdeļiem būvēta ēka Dagmaras un Slūkas ielas turī, jūs atceraties. Bet tie silikāta ķēdeļi interesanti, ka bija viņi tepat ražoti Slūkas ielas otrajā pusē. Tur bija silikātu ķēdeļu fabrika vai rūpnīca, kura bija būvēta arī pirms Pirmā pasaules karā. Tā bija pirmā rūpnīca, kura sāka būvēt taisīt silikātu ķēdeļus un apkārtējās mājas, diezgan daudz apkārtējās mājas, kuras ir no silikāta ķēdeļiem ir būvētas. Pēc tam, kad tur beidzies, tur bija tie kalni, smilšu kalni lielie, uz vecām bildēm var redzēt, un kad viņi bija norakti, viss bija aizgājis uz ķēdeļiem, tur tā rūpnīca arī pārtrauca savu darbību. Bet Dagmaras ielas 6, šeit ir redzams, kur bija pēc projekta būvēts jaunais kinematografs. Un to kinematografu taisīja projektu Indriķis Devendrus. Mēs par viņu jau redzējām iepriekšējos slaidus. Viņš daudz kinematografu uzbūvēja. Un otrais arhitekts, kurš piedalījies, sākumā redzēt kādu grēznu projektu, viņš tāda kā pils, tāda ēka, patiešām kā dzintra pils ar kolonām, bet naudas visticamāk nebija tādu projektu īstenot, tāpēc šis projekts bija mazliet primitivizēts un vairs tādu kolonu mēs tur vairs neredzam. Tas ir otrais projekts, kuru mazliet pilnveidoja. Tagad viņam ir fasādes dizains bija diezgan vienkāršs, gludas sienas, apakšā ir tikai nodalījums plakātiem, reklāmai. Kinozāle ir domātā 120 uzgaidāmas telpas, šeit mēs redzam to uzgaidāmu telpu 120 cilvēkiem, apmeklētājiem, bet sēdvietu kinozāli ir 375 pēc projekta. Diezgan moderns, diezgan umulīgs, diezgan labs kinoteātrs tiem laikiem bija izbūvēts, un to atklāja 11. janvārī bija 36. gads. Jau gadu pēc projekta izstrādes bija izbūvēts un bija atklāts. Un interesanti, ka šim pats atkal zemes gabala īpašnieks nebija kinoteātra īpašnieks. Vienmēr bija kaut kāds cits, kurš tieši ar kinematografu bija nodarbojies. Zemes gabala īpašniekam, protams, bija izdevīgi tādu kinematografu savā īpašumā, tāpēc, ka bija nauda par to par īri. Gustav Kārkliņš, īpašnieks, viņš pirms kinoteātra atklāšanas, varam paskatīties ar kādiem smalkiem vārdiem, bija vērsies pie ilgucējuma iedzīvotājiem. Viņš raksta, kā kino Dzintrapils vadībā paliek cerībā uz godējamās publikas atbalstu jauna pasākuma celšanai un no savas puses nāk ar solījumu pielikt visas pūles, turēt vienmēr augsta cieņa godējamās publikas labvēlību un prasības. Augstcienība direkcija. Tāds bija pirmais sludinājums, ka visi bija laipni lūgti apmeklēt šo kinoteātri. Šeit ir arī zāles skice. Bet jau 37. gads tādas reklāmas bija daudz. Katram kinematografam, katram kinoteātrim bija kaut kādas tādas nelielas papīriņi, kuri bija izplatīti un cilvēki apmeklēja. Droši vien, ka visi mēs redzējām to klasisku Tarzāna filmu ar Wes Milleri. Droši vien, ka patiešām visi redzējām. Bet drīzumā bija jau citi laiki, padomju pirmais okupācijas gads, un jau bija citi Tarzāni uz ekrāna. Te šeit redzam, ka Stalina, es nezinu, kurš Tarzāna mēs noteikti redzējām visi, bet par to Ļeņins 18. gada es
zinu, ka tas bija, bet nekad nebiju redzējis. Bet redzēju, tāda bija propaganda, un tad ārzemju filmas diezgan ātri pazudā no ekrāniem, tāpēc, ka vairs tirdzniecības nebija iespējas dabūt filmas par Tarzānu, bet bija pilns ar šitiem filmām no Maskavas līdzīgām. Zintrapils 52. gadā viņš saglabājas tā kā līdz šim laikam viņš bija saglabājies, kā bija uzbūvēts. Mēs redzam, ka pat krašņu apkure, šie divi krasni ir, tā kā lai ziema nebūtu augstī skatītājiem. Tā izskaties šis kinematografs toreiz. Pēc tam bija dažādi remonti, dažādas rekonstrukcijas, bet 80. gados kinoteātrs bija slēgts, kā tāds vairs filmas sistematiski nerādīja. Tur izveidoja diska klubu, un bija visi rock koncerti, un bija arī tāds diskotēkas ar filmu demonstrāciju, arī kaut kas tāds arī tur bijis. Šeit ir bilde, kā tie jaunieši uz kaut kādu koncertu, tur diezgan daudz pazīstamu grupu. Tie koncerti bija Tilts, Piligrīmi, Lauku stundai, Aizgujušais vilciens, Dzeltenie pasnieki un tad tālāk visas tās grupas, kuras bija toreiz populāras, tur arī spēlēja. Bet, jā, tad tālāk tur bija, man liekas, kāda reliģiska, kā viņu sauc, jau neatceros, tur bija arī reliģiska organizācija. Jā, un pēc tam es arī atceros, ka 2000. gadā mēs tur iegājām iekšā, tur bija veikals, tur pārdeva kaut ko tādu, kas ir vajadzīgs darziem. Maisēmniecība vēlāk, tur es sapratu, bija kaut kāda ražošana, konfektes vai kaut ko tādu ražoja, un tagad, redzams, kā šo skaistu ēku īstenībā, ja iznomā. Kas tur būs tālāk, nevaram zināt. Sāka darboties, jā, tad redzēt, tā vēsture turpinās un neapstājas, viss kaut kas mainās, jā. Tālāk mūsu punkts ir jau bez kartas, mēs zinām Grīvas iela. Šis masīvs 60. gadu bija būvēts. Un te ir stāsts par pārvietojumu kinoteātru. Viena kundze sociālajā tīklā ierakstīja šādu stāstu. Tas bija Ilgucēma Grīvas ielā. Starp mājām bija kokā nojume veļas žavēšanai, kuras vairs nav. Pie šis nojumes apstājās autobus. Šķiet, ka tas nāca sestdienas. Tas bija 60. gadu vidus. Autobusa radīja bērnu filmas, pasakas, multfilmas, ekrāns. Atradas aiz vadītāja kabīnes. Salonā bija parastie autobusa sēdeklī, uz logiem aizkarī. Saku arī pētīt šo informāciju, kas tas varētu būt, vai taisnība vai nav. Izrādās, ka viss cilvēks pareizi atceras, ka tāds autobus tur parādījies, tāpēc, ka 65. gadā kinoteātra Oktobris Nometņu ielā piešķira šādu pārvietojumu kinematografu, lai radītu filmas skolēnu brīvdienas, lai pionieru nometnes apmeklētu, bet ne tikai droši vien, kā apmeklēja arī Ilgucēmu un citas rajonus, lai bērniem kaut ko radītu, jo ne visi varēja aiziet līdz Dzintrapīlim. Bija diezgan ērti droši vien, ka autobusa zila 155, 45 skatītāju vietas. Šeit ir no Rīgas avizēm bildes un arī kaut kur no interneta. Tas bija ražots masveidā un izplatīts vairākas pilsētas
tādi pārvietojumi kinematogrāfi bija. Un tad būs arī mūsu gala pietura, mūsu ekskursija. Tur, kur mēs sakām, kur bija pirmā bilde uz sienas reklāma kino, tagad Līdiņa iela 27. Ilgucēmā šī daļa bija plānota 67. gadā. Tepat varam redzēt, ka uz projekta bija daudz stāvu mājas, tad tagad man liekas, ka tikai 2 ir iztenoti tie projekti. Un jau toreiz bija ieplānots tāds liels tirdzniecības un kultūras centrs. Tā bija jauna koncepcija. Agenskalna priedes, mēs redzam, ka ir no vienas ielas puses bija restorāns, kafejnīca, veikals, no otras puses frizetava, man liekas, ka vēl kaut kādas lietas, tas bija sadrumstoļots. Kafejnīca bija tur tālāk priedes, kafejnīca. Un jauna koncepcija bija tā, ka vajadzētu visu sagrupēt kopā, lai cilvēkiem nebūtu jāšķirs ielu un nebūtu tālu jāiet. Visiem jābūt kultūrai, veikaliem, restorāniem, kinematogrāfiem, visiem vajadzētu būt kopā. Un tāda koncepcija vairākas vietas Rīgā bija iztenota, un arī šeit bija paredzēts plāt ekrānā kinoteātrs ar 400 vietām. Arī biblioteka, tirdzniecības centrs, ēdnīca, restorāns. Ēdnīcai restorānam nosaukums bija Sonāta, ja es nemaldos. Bildes, kā bija celta šie, ka 73. gadā, jūs redzat, projekts bija 67. gadā apstiprināts, izstrādāts, bet visa tā īstenošana prasīja ilgu laiku, toreiz būvēja lēni. Bet te mēs redzam, kā šis jaunais kinoteātrs top. Un pirmais kinoseans kinoteātra Ilgā ir noticis 24. janvārī, 74. gads. Šis kinoteātrs bija domāts 420 skatītājiem. Un bija arī paredzēts, ka ar laiku uzstādīs automatizētu kino demonstrēšanas ierīci. Vienmēr interesanti uzzināt, kāda pirmā filma bija kinoteātrī un kāda pēdējā filma bija kinoteātrī. Dažreiz tas nav iespējams, dažreiz ir iespējams. Šeit ir izdevās noskaidrot, ka meklējot cilvēku, es neesmu redzējis šo filmu, bet tā ir drāma, un tā bija pirmā filma, kuru rādīja, un tieši 74. gada šī filma bija arī palaista kinoteātros. Ar to atverē šo jaunu kinoteātru vēl daži skati, nostalģiskie tādi, teiksim, arī mazliet. Te bija tagad šīs vietas mēs redzam, ka tur ir automašīnu stāvvieta, asfalts, un viss toreiz bija, tā kā liekas, ka dabai draudzīga mazliet. Vēl dažas bildes no tiem laikiem. Plāns par tiem 420 vietām. Šis plāns, kurš atceras, kāpēc viņš bija vajadzīgs? Tāpēc, ka pārdodot biletes, tā dāma, kura tur sēdēja, tur atzīmēja, tur vajadzētu bija paskatīties un pateikt, ka es gribu tur, kur vēl tā brīvā vietiņa ir. Un tad cenas šeit ir 40-50 kapeikas, par to atkarība no vietas. Bija kafejnīca, un man liekas, ka šī bilde kāds paņemies no šīs kafejnīcas šos traukus saldījumam un dalījies, tāpēc es šeit to arī pieliku. Starp citu, es šogad apmeklējot Agenskalnu tirgu, tur ir svētdienas pārdot visas vecas mantas, tieši šitus biju arī iegādājies. 6 gabalus, saldījums, garšu pavisam savādāk. Diezgan labs trauks tieši saldījumam. Neko citu, kaut kādi citi vispār neiet salīdzinājumā. Varbūt, ja kāds interesēs, tur man liekas, ka šis kungs vēl kaut ko tādu pārdot, un var arī rekomendēju, ja iesaku. Filmas ir viena lieta, ko rādīja, bet arī bija
zināmā mērā gan propaganda, gan arī audzināšanas pasākumi. Šeit ir attēlā redzams, kā bērniem māca, ka pareizi uzvesties uz ielām, un te ir kāds arī milīcijas darbinieks bērniem stāsta šitas lietas, un tādā izglītošanā arī bija populāra. Arī bija dažādi lektori. Es atceros arī skolas gadus mums arī piedāvāja pat 10, nezinu, par rubli kaut kādus lektorijus, bet mēs uz tiem lektoriem nekad nebijām. Vienkārši vairs bija nopirkt, un viss. Nebija intereses iet uz kādam lekcijām tur. Jā, un vēl tur bija rakstīts, ka būs kādreiz automatizēta filmu radīšana. Un automatizēta filmu radīšana dažreiz arī izskatās šādi, ka te bija sajauktas filmas daļas, rada no otras puses, tad cilvēki ar tiem apgrieztiem kadriem. Tas arī bija atzīmēts pat avīzes, tāpēc, ka iedzīvotāji vietēji sūdzējas uz šo automātisku radīšanu. Jā, un vēl te ir arī mazliet nostalģija, tā kā krāsaini izskaties šīs tirdzniecības centrs ar kinoteātri, un arī Rīgas ielas bija reklāmas trolejbus ar ilga kinoteātru reklāmu kursēja. Es īstenībā tādu neatceros, bet varbūt kāds ir atceries, jā, kā viņš izskaties. Bija pienācis 93. gads. Kinoteātra bija jaunie laiki, bija grūti izdzīvot. Tur bija spēļu automāti, kafejnīca Korso, preču tirziņš. Sākumā bija foje, pēc tam pārvietojas uz to kinozāli. Es arī atceros, ka tur tirgoja ar visādām mantām. Tāds nevis rādīja filmas, bet bija arī tā, ka dienas pirmajā pusē bija tirziņš, un uz vakara pusi tur kaut ko arī rādīja, visādi varianti. Video filmas rādīja uz liela ekrāna, bija diezgan populāri, kā mēs tagad rādām šeit, bet tā rādīja arī video filmas, tāds kā aizstāja tādas īstas filmas. 94. gada kinoteātru oficiāli slēdza, viņš vairs nebija dokumentus, nekur nav parādījies. Turpināja izmantot rūpniecības preču tirgošanai un pārtikas preču tirdzniecībai. Un video salons pagrabā vēl kāds tur valūtas maini. Un mana bilde, ko es piefiksēju 14. gada, tur kaut ko pārdot, telpas gribēja pārdot, bija doma, ka tur vajag to arī kādu dzīvojamu ēku būvēt, bet 17. gadā ēku nojauca, un tagad mēs redzam šajā vietā Rime veikalu, tādu kārtību. Ar to varbūt arī es pabeigšu. Paldies jums par uzmanību. Kolekcionēju arī viss, kas ir saistīts ar kinoteātriem, teiksim, šādas biletes, kuras ir diezgan maz kam saglabājas, bet tomēr laiku pa laikam var kaut ko atrast. Man ir biletes no kinoteātra Lačplēsis, un tur otrajā pusē 4 biletes, un otrajā pusē kāda dāma uzrakstīja veselu romānu, kaut kādu tur, nezinu, kam ir filma, interesanti, pat bija palasīt, kaut kādu dzīves stāstu viņa tur uzrakstīja. Nu jā, tas ir. Paldies jums vēlreiz par uzmanību, un varbūt ir kādi jautājumi. Interesanti, vai citos Rīgas rajonos arī ir bijuši tik daudz kinoteātri? Rīgas centra bija ļoti daudz, piemēram, Vecrīgā. Pēdējais, ko es darīju, strādāju pēc Vecrīgas kinoteātra, varat iedomāt, bija 25 vismaz. Mēs atceramies Aina kinoteātrs un Komjaunklis. Ar to liekas, ka tur liekas, ka vairs nekā nebija, bet īstenībā bija ļoti daudz, 25. Atkarība no rajona. Piemēram, tur, kur es dzīvoju agrāk, Valdemāra iela, tur nebija nekā. Tur vienkārši bija dārzi, un tur ir šarlotentāļi, un tur nebija iespējas neko radīt. Bet tur, kur bija cilvēki, tur noteikti bija daudz. Par Daugavā es varbūt varu, tur vēl, ja mēs tālāk izskatīsim par Daugavu, varbūt vēl būs 15 kādi kinematografija, kuri ir zināmi.
Imantā, jā, es pat tagad mazliet aizmirstu sakotnējs nosaukums. Jā, viņš saucas Imanta, bet es neatceros no paša. Jā, noteikti, bet jā, es pat arī kādreiz tur arī to kinematografu arī atmeklēju. Bet daudziem kinoteātriem nosaukumi ļoti bieži mainījies. Un tāpēc, ka es tagad nevaru apgalvot, bet es pieļauju, ka kinoteātram Imanta bija cits nosaukums paša sākumā, tāpēc viņš arī bija būvēts pirms Pirmā pasaules karā. Un viņš tā kā laika gaitā attīstījies. Daudziem kinoteātriem mainījies nosaukumi, sevišķi Čekurkalna bija kinoteātrs kādu laiku. Viņam, man liekas, ka pat 5 nosaukumi mainījies visa pastāvēšanas vēsturē. Jā, un kopumā manā katalogā ir apmēram vairāk nekā 200 Rīgas kinematografija, par kuriem vēl vajadzētu pastrādāt, kurus vajadzētu vēl aprakstīt. Jaunas, paldies atkal biedrībai par šādu uzaicinājumu. Es maz arī, agrāk es gribu aprakstīt tiešām visu, ne tikai kinoteātru, bet arī visu, kas notika pirms tam, pēc tam, kādas tur bija, kādi veikali, kādi cilvēki tur dzīvoja. Es sapratu, ka es to vairs nekad neizdarīšu. Tāpēc tagad es domāju, ka līdzīga veida varētu aiziet citiem kinoteātriem un ļoti īsa veida vienkārši tieši koncentrēties uz kinematografu, turpināt šo darbu un varbūt arī izdosies kādreiz grāmatu. Protams, Jumava, man šķiet, Jumava zvana bieži un prasa turpināt kaut ko, bet atkal tā epidemioloģija neļauj to darīt. Labs jautājums. Es vienkārši tagad baidus samelot. Es vienkārši jau neatceros. Noteikti cenas ir atzīmētas, bet es nedomāju, ka viņi maksāja vairāk par 50 centīmiem. Jā. Ja pavisam vecus laikus ņemt, ka tas varētu būt, ja 5 kapeikas bija arī tāda rīktīga summa. Tur var arī paēst par 5 kapeikam kaut ko. Jūs nepieminējat vēl vienu kinoteātru pārdaugu mūsu pusē. Jā. Tās bija Barakās. Jā. Tas bija aiz Dzelzceļa. Tas ir kaut kas, jā. Tas arī parādījās 50. gadu beigās, kad nebija jau koki bija, bet ķieģeļu baraks bija 19 ēkas. Kura tieši vietā? Tas ir starp Purvielu un starp Slokas ielu. Jā. Jā, aiz Dzelzceļa, jā. Tad uz Imantas pusi tā... Es par šito īstenībā nezinu, tas ir interesanti, tas nebija nekur varbūt pieminēts, jo bija, starp citu, bija arī daudz filmas rādīja arī klubos, dažādos... Tur reiz mēnesī vismaz rādīja kino, ne katrā stacijā, bet Asaros vismaz. Jā, jo īstenībā patiešām vietu skaits, kur radīja filmas, arī skolēni bija nodarbināti ar šo iesaistīti. Bija tādi pulciņi, vairākas skolas, kur apmācīja, kā radīt filmas, un tie skolēni savā skolā arī radīja filmas. Man iespējams, ka es nepaspēju to apskatīties tagad pirms šīs lekcijas. Man tāda sajūta, ka Ilgucējām arī 72. skola vai kurā, iespējams, ka tur arī bija šis klubs, kinoklubs ar entuziastiem jauniem. Jā, bet kas ir Imantai interesanti, uz to pusi vajadzētu paskatīties. Vēl viena lieta, ka ne visus kinoteātrus var tā kā vienkārši informāciju par viņiem dabūt, ka vispār ir. Ja būtu zināma konkrēta vieta, tad, protams, jāiet uz arhīvu, jāņem attiecīgu lietu, un tur būs
Bet, lai saprastu, ka tur ir bijis kinoteātris, vajag kaut kur vismaz sakotni informāciju dabūt. Bija atkal pirms Pirmā pasaules karā Rīgas policijas sarakstos bija diezgan daudz, kas pieminēts. Tur tie saraksti ir ļoti unikāli, un arī policijas par katru kinoteātru bija arī lieta, tieši policijas arhīvā. Tāpēc tur arī daudz informācijas. Un, jā, bet vēl ir tādi kinematografi, kuri bija projektēti, bet arī nebija iztenoti. Latgales lielā, man liekas, ka viens tāds arī nesen bija atrasts. Ka projekts ir, bet tur īstenībā nebija. Ne visi projekti bija iztenoti. Jā, lūdzu. Pienāca brīnišķīgie padomi laiki, un cik es saprotu, tad kinoteātri bija privāts īpašums, pēc tam viņi tika nacionalizēti, piederēja valstī. Vai 90. gados denacionalizācijas procesā viņi ir nonākuši pie bijušajiem īpašniekiem, un kā tas process ir norisinājis? Jā, paldies par jautājumu. Vienkārši kinoteātra, atkal mēs varam atgriezties pie tā, ka ir zemes gabala īpašnieks, un visas ekas, kur ir šajā zemes gabala, tam ir īpašnieks. Kinoteātra īpašnieks ir persona, kura pēc līgumā izmantoja šo telpu un maksāja par to iespēju šo telpu izmantot. Tāpēc atgriezt šo ēku tieši kinoteātra īpašniekam nav iespējams, tāpēc, ka tur vienkārši bija līgums par telpas iznomāšanu. Tas nozīmē, ka viņš nonāca pie zemes gabala īpašniekiem atpakaļ, un tad zemes gabala un ēkas īpašnieks jau darīja, ko nu gribēja, ja? Jā, tieši tā. Vairākas, jā. Bija arī tie kinematografu cilvēki, kuriem bija vairākas kino telpas Rīga, bet viņiem nebija īsti īpašnieki. Viņi vienkārši pēc līgumā izmantoja telpas. Un tādi pirmais bija Rudolfs Halski, bet pēc tam bija citi, piemēram, Jemeļjanova kungam, kurš būvēja Rīgas kinoteātri, Splendid Palace, Rīga bija arī nosaukums vēlāk. Tagad Splendid Palace, viņam bija arī vairāki kinoteātri, bija pat sabiedrības veselas, kuras nodarbojas ar šo biznesu, bet ne visas ēkas piederēja šiem cilvēkiem. Jā, par šo cilvēku likteni patiešām diezgan interesanti meklēt, kas ar viņiem notika, kur viņi dzīvoja. Ir mājas grāmatas, katrai mājai bija tāda mājas grāmata līdz 40. gadam, kur obligāti bija jāierakstā visus cilvēkus, kuri dzīvoja konkrētā dzīvokļi, konkrētā ēkā, un tur var arī sameklēt to informāciju, kurš tur dzīvoja konkrētai un kur viņš ir aizbraucis, tālāk, un tas izsekot mazliet šo dzīves gaitu. Tāds ceļš ir, ja kāds interesēs, to var arī izmantot. Vecas adrešu grāmatas bija regulāri izdotas, sākot no 842. gada, un vācu valodā, un no 20. gadiem adrešu grāmatas ar ļoti daudziem iedzīvotājiem latviski izdotas. Tas palīdz meklēt informāciju par personām. Sakiet, jums ir kāds padoms, ja kāds tagad jūtās, sakiet, vai jums ir kāds padoms, ja kāds jūtās iedvesmojies un grib iet arī pa kaut ko pameklēt, padomāt, paskatīties, teiksim, un arhīvā nav bijis, ko darīt, kā sākt? Šeit ir arī mans e-pasts, varat rakstīt ar kādiem ieteikumiem vai kādiem jautājumiem. Cik es zinu, es varu palīdzēt, bet, protams, sākt bez papildu informācijas ļoti grūti. Kaut ko meklēt, tur patiešām vajadzētu kombinēt periodika, tur var pēc atslēga vārda vai sameklēt kaut kādu informāciju par cilvēku, par adresi. Pēc tam valsts arhīvs Slokas ielā 17. Tur ir
17. Jā, tur var pasūtīt ļoti daudz ko, un visbiežāk tur var pasūtīt, protams, ir interesantāk būvniecības materiālus lietas pasūtīt, arī īpašuma lietas var pasūtīt un apskatīties. Tas, kas bija pēc 40. gada sarežģītāk, agrāk tas bija Vecrīgā, un tagad droši vien kā arī ir, bet viņi teica, ka, redziet, pēc 40. gada tur personu neizkrāmība, tur varbūt kaut kādas personas dati, un tur diezgan grūti kaut ko dabūt. Piemēram, ja mēs gribam dabūt informāciju par kinoteātru Ilgu, es nezinu, viņu pateiks, tur tagad tie īpašnieki, dabūjot atļauju, un kāpēc jums tas ir vajadzīgs, un apmēram tā, ka grūti. Bet kas bija līdz 40. gadam, pietiekami viegli dabūjams, un tur var arī fotografēt. Un, jā, arhīvā ir tik daudz visādas lietas, jo paši tie, kas strādā arhīvā, viņi nezina, kas tur viņam ir. Tur var meklēt, un neviens nepalīdzēs, ja grib kaut ko tādu. Piemēram, ja gribam uzzināt, kurš bija kinoteātra Ilga direktors, neviens nepalīdzēs. Tur vajag sameklēt to fondu, kurš katru gadu katra iestāde nodot arhīvā savas lietas. Un šo fondu vajag sameklēt, kur šis fonds ir, neviens nepalīdzēs. Tur jāsēž un jārakņies pašām. Tur tik daudz lietas vispār vēl nav aprakstītas. Ja kāds jūtas interesi pēc pētniecības, viņš var, labāk varbūt ar to nenodarboties, lai nesabojātu savu dzīvi. Varbūt tomēr labāk baudīt sauli un kaut ko tādu. Jo arhīvas arī varbūt nav tik labs variants, ka tur sēdēt, jo tā ir tāda arī infekcijas slimība, manuprāt. Jā. Mēs būtu priecīgi, ja arī pa citiem rajoniem jūs mums pastāstītu šeit. Interesanti. Jā, varbūt, ja par Daugava ir, tur var vēl kādus 20 kinoteātrus turpināt. Es rudini noteikti turpināšu, jā. Jā. Jā, paldies jums! Paldies.